Labdien, mani sauc Lizeta Liepiņa. Es esmu 3. kursa studente Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, pavāra profesijā, un šodien es jums stāstīšu par savu pieredzi praktizējoties Zviedrijā. Tur es biju 3 mēnešus, un biju ar 3 puišiem, 2 no Beļģijas un 1 no Taizemes. Septembrī mēs ielidojām Stokholmas lidostā, un pēc tam ar vilcienu braucām uz Gēteburgas centru, kas mums aizņēma 3 stundas un 30 minūtes. 3,5 stundas mēs braucām. Šī bija skolā, kurā mēs mācījāmies. Tā nav pat labākā bilde, bet es nevarēju citu atrast. Un šī ir vieta, kur mēs dzīvojam 1. mēnesi, pēc tam mani personīgi pārlika pie skolotājas. Es nezinu par pārējiem puišiem, bet pēdējos 2 mēnešus dzīvoju pie skolotājas ārpus pilsētai. Šādi izskatījās mūsu istabas. Es biju viena pati, bet puiši bija kopā. Šeit mūsu organizators, skolotājs, mūs bija aizvedušas ceļojumā uz arhipelagoniem. Ļoti skaista vieta, tiešām izbaudīju šo braucienu. Jā. Šeit viņas mūs bija aizvedušas uz atrakciju parku, kā brīvā laikā sestdienā. Un šeit mēs bijām botāniskajā dārzā. Šeit var redzēt abus puišus no Beļģijas, un šeit ir arī 3. Tiešām ļoti skaista un ļoti liela vieta. Šī ir vieta, kur es strādāju, Hotel Trakken. Strādāju 1. stāvā, bet arī augšējā stāvā bija restorāns. Šādi izskatījās mūsu virtuve. Es praktizējos tieši specifiski, gatavojot ēdienu visiem darbiniekiem, kuri tur bija ļoti, ļoti daudz. Šis bija vīrietis, kas man mācīja. Viņu sauca Mutas. Viņš bija no Lebanonas, bet jau strādāja tur 2 gadus. Un ar viņu bija ļoti, ļoti forši strādāt. Viņš vienmēr visu ļoti labi paskaidroja, un ja kaut ko izdarīja nepareizi, viņš par to nestresoja un vienkārši ļoti mierīgi visu izskaidroja. Tas man ļoti patika. Šeit man mācīja filēt panēt zivis, jo es to nekad mūžā nebiju darījusi. Šīs bija lielās marmītes, kuras man bija katru rītu jāskriež, jo es biju atbildīga par salātu bāru pusdienās. Un šādi apmēram izskatījās mūsu pusdienas, ko mēs gatavojām. Šeit ir sardeļu un kāpostu mērce, ko es vispār nekad mūžā pat dzirdējusi par tādu nebiju, bet tā bija tik laba. Šeit ir kaut kas vairāk parasts, kas ir holandas mērce un kartupeļi. Diemžēl šeit klāt gāja panētā zivtiņa, ko mēs taisījām, bet es personīgi neēdu zivis. Un šis ir vēl viens ēdiens. Un šī bija mans kaimiņienes suninīte, kuru es pa brīvajiem laikiem varēju pieskatīt. Un, jā. Kāpēc es iesaku Erasmus citiem studentiem? Tāpēc, ka es uzskatu, ka tā ir pieredze, ko vajadzētu izbaudīt. Un tev ir ieskats no citas kultūras un no citām vietām, un tas uzreiz padara tas uzreiz atver tavu prātu citām lietām un izpausmēm, un es domāju, ka tā vienkārši ir ļoti, ļoti laba pieredze. Paldies par uzmanību!